Parodontoze izārstāt viņi skaitās, ja viņi ir ieciklētā stāvoklī, teiksim tā, ja viņi neattīstās. Ja mums neuzaugs apakaļ kauls, ir, protams, zinām, remineralizācija, bet tas ir ļoti minimāli. Parodontoze, jā, zobiņi, citreiz ir nepieciešams zobiņus fiksēt ar blakus esošajiem vai kaut kādā veidā, lai viņus nedaudz stabilizētos. Jā, ir nedaudz atgriezeniskā saikne, bet pilnībā, protams, parodontozi izārstēt manā uztverē nevar. Jā, viņu var apturēt, viņu var stabilizēt. Tas ir līdzīgi kā herpes vīrus. Ja mēs viņu esam dabūjuši, tad viņš mūsu organismā ir. Un ja būs labvēlīga vide, ja apkārt būs pilns ar dažādām mums nevēlamām baktērijām tajā mutes dobumā, tad viņi atkal no jauna pamodīsies un progresēs tālāk. Un ja mēs ejam uz sporta zāli, dzeram visādas vitamīnas un uzturbagātinātājus un visādi mēģinām savu dzīvi paildzināt, savu ķermeni trenēt, tad mums jātrenē un jāuztur uz labā stāvoklī arī savu zobiņu.